Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gēgere. Vakar kļuva zināms, ka slimnīcā miris vadītājs, kurš izraisīja traģisko avāriju uz Ventspils šosejas, kas notika 10. janvārī. Par vadītāju nāvi slimnīca informēja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkni. Krimināla procesa ietveros viņam netika piešķirts nekāds status, jo vīrietis ilgstoši atradās komā un policija nepaspēja viņu nopratināt. Atgādinām, ka traģiskā avārija notika 10. janvārī. Mikroautobus ar bērniem un 2 diriģentēm devās no Ventspils uz Daugavpili uz konkursu. Vadītājs veica nepārdomātu apdzīšanu un sadurās ar pretim braucošu kravas automašīnu. Pēc tam mikroautobus atsitās pret citu kravas automašīnu un nobrauca no ceļa. Negadījumā gāja bojā diriģente Anitra Niedre un vēlāk slimnīca mira arī skolniece Ketrina Raina Kušnere. Slimnīcā joprojām atrodas vēl viens bērns, kurš cieta avārijā un guva smagas traumas. Izmeklēšana šajā lietā turpinās, ir nozīmēts vairākas ekspertīzes. Vadītāja nāve visticamāk nozīmē, ka krimināla process tiks izbeigts. Fiziskās aktivitātes stiprina bērnu imunitāti, uzlabo uzmanību un kognitīvas spējas. Eksperti norāda, ka bērns kļūst izturīgāks. Tās nepieciešams bērniem jau no agrīna vecuma. Piemēram, Kurzemes rehabilitācijas centrā fiziskās sagatavotības nodarbības var apmeklēt mazuļi, sākot no 1,5 gada vecuma. Paceļam vienu kāju. Otru. Abas. Labais. Sintija Tīruma ir Kurzemes rehabilitācijas centra speciāliste, kura iegulda sirdi un dvēseli bērnu fiziskajā audzināšanā. Viņa vada grupu nodarbības bērniem, sākot jau no 1,5 gada vecuma. Bērniem tas ir vairāk izklaides. Bērniem es palīdzu vairāk iemīlēt sportu kā tādu, un pieaugušiem jau tas viss ir nopietnāk. Mēs attīstam dažādas fiziskās īpašības, bet bērniem galvenokārt tā ir koordinācija un līdzsvars. Sintijas galvenais uzdevums ir palīdzēt bērniem attīstīt spēku, ātrumu, izturību, veiklību, lokanību un koordināciju. Grupas nodarbības tiek plānotas atbilstoši bērnu vecumam, un tās ir sadalītas pa grupām – 1,5 līdz 2 gadi, 3 līdz 5, 6 līdz 9 un 10 līdz 13 gadi. Jaunākajā grupā nodarbības apmeklē 5 bērni, un viņus uzrauga tikai treneris. Vecāki var atpūsties. Ar 5 bērniem ir diezgan droši, jo tad es visus varu pārredzēt, nokontrolēt, un tad līdz ar to arī sanāk, ka mazāk traumas gūst. Papakšu! Labais, urā! Nodarbības bērniem norit spēļu veidā. Kā iesildīšanos maziem tiek piedāvāts pašiem izveidot trasi, kuru viņi pēc tam pārvarēs. Tajā ir iekļauti līdzsvara un koordinācijas elementi. Tur, kur mēs rāpāmies pāri tam Pikleres 3 stūrim, kur bija ar tām trepītēm, tas atkal vairāk koordinācija, un viņi arī pārvar savas bailes, jo bieži vien bērni negrib rāpties virsū, jo viņiem ir bail. Un tad es mēģinu viņus mudināt uz to, lai viņi dara tādas lietas, no kā viņiem ir bail, un pēc tam līdz ar to tad viņi arī drošāk pēc tam citās nodarbībās jūtās. Fiziskās aktivitātes stimulē vispārējo attīstību bērniem. Tas ir ļoti būtisks faktors tieši pirmsskolas vecumā. Pēc tam jau lielākiem bērniem tas ir principā jau kaut ko uzlabot vai pavadīt brīvo laiku, piemēram, ja ir mazkustīgs dzīvesveids mājās, bet tādiem maziņiem tas ļoti veicina attīstību. Uzlabo smadzeņu darbību, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Tā kā ar fiziskajām aktivitātēm noteikti ir jānodarbojas, un cilvēks arī ir būvēts, lai kustētos, un par to mums nevajag aizmirst. Fiziskās aktivitātes veicina bērnu muskulatūras attīstību, mazina muskuļu disbalansu, uzlabo sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas sistēmas darbību. Turklāt regulāras fiziskās nodarbības stiprina imunitāti, nomierina nervu sistēmu un mazina stresu. Vecāki var pieteikt savu bērnu grupu nodarbībām Kurzemes rehabilitācijas centrā. Labais! Turpinājumā kultūras ziņas. Koncertzālē Latvija notika kino mūzikas vakars. Ventspils kamerorķestra diriģents un mākslinieckais vadītājs Aigars Merī izveidoja koncertu, kas veltīts 2 izciliem autoriem – igauņu komponistam Arvo Pērtam un grūzīnu komponistam Giem Kančelli. Abiem māksliniekiem šogad atzīmēs 90 gadu jubilejas. Viņu muzikālais mantojums turpina iedvesmot klausītājus visā pasaulē.
Abi komponisti pieder pie jaunas vienkāršības muzikālā virziena, kur katra skaņa ir piepildīta ar īpašu nozīmi un klusums kļūst par daļu no muzikālās valodas. Klusuma iesaistīšana mūzikā, klusums kā ļoti svarīga atskaņojuma sastāvdaļa, kā ļoti svarīga tieši mūzikas sastāvdaļa. Jā, un arī šis te minimālisms, bet tas īstenībā ir arī šis te jaunās vienkāršības būtiska un nozīmīga daļa. Atrast Arvo Pērta notis izrādījās sarežģīts uzdevums, taču arhīvā izdevās iegūt viņa rokraksta manuskriptus. Diriģentam to izpēte bija aizraujoša un patiesi vērtīga pieredze. Tas, kad es dabūju tos manuskriptus, tas ir, protams, lieliski, bet cik manuskriptu tur palika neaiztikti. Un tur jau, bet man vienkārši atklāt sakot, beigās tas bija laika trūkums, tos visus manuskriptus ņemt, preparēt, pēc tam viņus pārtaisīt, jo no viņiem tomēr ir jāizveido arī orķestra balsu materiāls. Un ir jāizveido arī kaut kas svītveidīgs, kaut kāds fragmentu apkopojums. Un līdz ar to man ir pilnīgi skaidrs, ka nākamreiz šie fragmenti būs vēl, jo tie manuskripti ir, un viņi joprojām ir neskarti, un tur ir ļoti, ļoti daudz vērtīgas un labas mūzikas, kuru īstenībā neviens nezina. Koncerta otrā daļa bija veltīta gruzīnu komponistam Gieskančeli mūzikai. Viņa darbi ir kļuvuši par neatņēmumu Grūzijas un pasaules kinomākslas vēstures sastāvdaļu. Uz skatuves uzstājās trio Ksilem, Oskars Petrauskis, Rihards Zaļupe un Raimons Petrauskis. Mūziķi, kuri personīgi pazina Kančeli un daudz gadu garumā veltījuši savu karjeru viņa daļradei. Mēs ar Kančeli mūziku esam īstenībā pilnīgi salauzti, jo cik gadus jau? Otrais gadu desmits jau, jā, kad mēs tiešām, mums ir ļoti daudz šīs aranžijas, ko lielā mērā jau Raimons ir veidojis sākumā, kā saka, to pamatu, un pēc tam mēs ar Oskars un es ar perkusijām esam pieslēgušies klāt. Tur ir tik daudz fantastisku melodisku motīvu tēmu, kas raisa iztēli. Atver patiesībā durvis uz savu sakāmo. Un tas ir tas, kā Kančeli ir teica, ka mana mūzika, es esmu uzrakstījis, bet viņai ir jāskan tālāk un jāveido savs ceļš. Nevis tikai tā, kā es gribēju. Viņš arī par to vispriecīgākais bija, ka mēs nesaņēmām kritiku, kāds arī dažkārt Kančeli kungs ir. Ja viņam kaut kas nepatīk, viņš pasaka, bet viņš teica, ka viņš nebūtu iztēlojies kaut ko tādu, kā skan mūsu trio, un tāpēc arī viņš atrakstīja mums pateicības vārdus un teica, ka tā man mūzika vēl neviens nav spēlējis līdz šim. Gieskančeli mūzikā balsī vienmēr bija īpaša loma, tāpēc Aigaram Mērī bija svarīgi saglabāt šo elementu koncertu programmā. Vokālās partijas izpildīja Aija Vītoliņa. Viņai tas bija īsts izaicinājums, jo materiāls bija jāapgūst gruzīnu valodā. Tik, cik es esmu bijis Grūzijā, esmu kaut ko dzirdējis, protams, kā cilvēki runā, bet es nekad nebiju domājis, ka es jebkad dziedāšu šajā valodā. Un tur arī cits, protams, ir rakstība pavisam citādāk. Man bija tāds, ka es domāju, no kura galā sāk. Un tad kaut kā notika process, un šī valoda atklājās, un ļoti melodiski, ļoti skaista valoda, un ļoti viegli dziedāt ir šajā valodā. Ļoti tiešām melodiski. Tomēr tas latvietis laikam nav īsti tāds pelēks, kluss un mierīgs. Man liekas, tieši iekšēji kaut kur ir tā dzirkstelīte, un varbūt šī mūzika spēja atvērt to latviešu tādu introvertumu mazliet, caur to mūziku, caur ritmu, caur kaut kādu arī melodiju un melodismu.
Koncerta vadītāja Liena Jakovļeva ne tikai pieteica mūziķus, bet arī dalījās aizraujošos stāstos no komponistu dzīves, iepazīstinot klausītājus ar viņu biogrāfijām. Koncertā piedalījās arī akordioniste Ineta Aboliņa, pianiste Zane Volberga, čellists Pēteris Ozoliņš un Ventspils kamerorķestris. Ogrē aizvadīts Baltijas frisbija čempionāts telpās, kurā veiksmīgi startēja Ventspils vīriešu frisbija komanda. Sacensībās piedalījās 8 vīriešu un 8 sieviešu komandas no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Ukrainas. Vīriešu divīzijā pirmajā sacensību dienā komandas aizvadīja grupu spēles. Ventspils komanda izcīnīja 2 uzvaras un piedzīvoja 1 zaudējumu, grupu turnīru noslēdzot 2. vietā. Ceturtdaļfinālā ventspilnieki izcīnīja uzvaru pret Igaunijas komandu Tartu Turbulence, bet pusfinālā ar rezultātu 7-9 piekāpās Salaspils Wild Things komandai. Spēlē par 3. vietu Ventspils frisbija klubs tikās ar Ukrainas NXT, un ventspilnieki izcīnīja uzvaru ar rezultātu 12-10, nodrošinot sev bronzas medaļas. Par Baltijas čempioniem kļuva Salaspils Wild Things, kas finālā uzvarēja Lietuvas Shooting Stars. Sieviešu divīzijā Ventspils frisbija kluba komanda Baltijas čempionātu noslēdza 7. vietā. Par čempioniem kļuva Igaunijas komanda Ultimate Saku. Tas šodienai viss. Es jums atvados, tiksimies 4:30 vakarā kanālā RTV. Uzmanību topošo pirmklasnieku vecāki. No 1. aprīļa sākās bērnu reģistrēšana mācībām Ventspils skolu 1. klasēs. Lai palīdzētu izvēlēties izglītības iestādi savam bērnam, Ventspils skolas aicina uz atvērto durvju dienām. 20. martā 1. pamatskolā un 4. vidusskolā, 22. martā 2. pamatskolā un 27. martā topošo pirmklasnieku tikšanās ar Krišjāņa Valdemāra pamatskolu notiks Pārvens bibliotēkā. Здравствуйте, в эфире Курзамское телевидение, программа «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Анна Гегер. Вчера стало известно, что в больнице скончался водитель, виновный в трагической аварии на Вентспилском шоссе, произошедшей 10 января. О смерти водителя больница проинформировала Северокурзамский участок Курзамского регионального управления полиции. В рамках уголовного процесса ему не был присвоен какой-либо статус, так как мужчина долгое время находился в коме, и полиция не успела его допросить. Напомним, что трагическая авария произошла 10 января. Микроавтобус с юными хористами и 2 дирижерами направлялся из Вентспилса в Даугавпилс на конкурс. Водитель совершил необдуманный обгон и столкнулся с фурой, двигавшейся навстречу. Машина отскочила в другую фуру и вылетела с дороги. В результате погибла дирижер Аня Транедре, а позже в больнице скончалась ученица Кэтрина Райана Кушнера. На лечении в больнице до сих пор находится пострадавший в ДТП ребенок, получивший тяжелые травмы. Следствие по этому делу продолжается. Назначено несколько экспертиз. Смерть водителя, вероятно, означает, что уголовный процесс будет закрыт. Занятия физкультурой укрепляют иммунитет, улучшают внимание и познавательные способности детей. Эксперты отмечают, что ребенок становится более выносливым, у него формируется стойкий спортивный характер. В физической активности дети нуждаются с самого раннего возраста. Например, в Курзамском реабилитационном центре занятия по физической подготовке могут посещать малыши, начиная с 1,5 лет. Paceļamies kāju. Otru. Abas. Labais. Синтия Тирумова – специалист Курзамского реабилитационного центра, которая вкладывает душу в физическое воспитание детей. Синтия проводит групповые занятия для детей, начиная с 1,5 лет. Для детей это больше развлечение. Я больше помогаю им полюбить спорт как таковой, а для взрослых это уже более серьезные занятия. Они развивают различные физические особенности. Для детей главное развить координацию и баланс.
Основная задача Синтии как тренера – помочь детям развить такие физические характеристики, как сила, скорость, выдержка, ловкость, гибкость, координация. Групповые занятия планируются согласно возрасту детей, которые поделены на группы – 1,5-2 года, 3-5 лет, 6-9, 10-13. В младшей группе занимаются 5 детей под присмотром только тренера. Родители в это время могут отдохнуть. С 5 детьми я чувствую себя уверенно. Я тогда могу всех видеть, контролировать. Это позволяет не допустить травм. Папа, Занятия для детей проходят в игровой форме. В качестве разминки малышам предлагают самим построить трассу, которую дети затем будут преодолевать. Здесь и элементы для баланса, и для координации. Там, где они перебираются через такую лестницу, развивается не только координация, они еще и преодолевают свой страх. Часто детям страшно спускаться вниз, поэтому я стараюсь их мотивировать делать то, чего они боятся, в связи с чем они потом уже на других занятиях чувствуют себя увереннее. Физическая активность стимулирует общее развитие детей. Это существенный фактор для детей дошкольного возраста. Для детей постарше актуальны занятия для улучшения каких-то параметров или для того, чтобы они активно проводили время, например, если у них малоподвижный образ жизни. Но для таких малышей занятия очень способствуют развитию. Причем это относится и к взрослым. Так что физическая активность должна быть у каждого. Человек устроен так, чтобы двигаться, и не стоит об этом забывать. При физической активности у детей развивается мускулатура, уменьшается мышечный дисбаланс, улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, регулярные физические упражнения улучшают иммунитет, успокаивают нервную систему и снимают стресс. Записать своего ребенка на групповые занятия родители могут в Курзамском реабилитационном центре. В продолжении новости культуры. В концертном зале «Латвия» состоялся вечер музыки-кино. Дирижер и художественный руководитель Вестманского камерного оркестра Айгарс Мэри создал концерт, посвященный 2 выдающимся авторам – эстонскому композитору Арво Пярту и грузинскому композитору Гиа Кончелли. В этом году им исполняется 90 лет, и их музыкальное наследие продолжает вдохновлять слушателей по всему миру. Оба композитора принадлежат к направлению новой простоты, где каждый звук наполнен смыслом, а тишина становится частью музыкального языка. Klusuma iesaistīšana mūzikā. Klusums kā ļoti svarīga. Вливание тишины в музыку. Тишина как важная составляющая произведения и в целом музыки, а также минимализм. Но на самом деле это важная и весомая часть новой простоты. Найти ноты Арво Пярта оказалось непростой задачей, но в архиве удалось достать его рукописные манускрипты. Для дирижера их изучение стало захватывающим и по-настоящему ценным опытом. Tas, kad es dabūju tos manuskriptus, tas ir, protams, lieliski, bet cik manuskriptu tur palika neaiztikt. То, что я достал манускрипты, это, безусловно, прекрасно. Но сколько материала осталось еще не тронуто? Честно говоря, по итогу мне просто не хватило времени препарировать манускрипты и переделывать их, так как мне надо создать ноты для оркестра и создать собрание фрагментов. Поэтому абсолютно точно, что в следующий раз будут новые фрагменты, так как есть нетронутые манускрипты, там есть много ценной и хорошей музыки, которую на самом деле никто не знает. Второе отделение концерта было посвящено музыке грузинского композитора Гиа Кончелли. Его эмоциональные масштабные произведения, созданные для кино, стали неотъемлемой частью истории грузинского и мирового кинематографа. На сцене выступило трио «Ксила» – Оскарс и Раймондс Петраускис и Рихардс Залюпе. Музыканты, лично знакомые с Кончелли и посвятившие его творчеству многие годы своей карьеры.
Mēs ar Kančeli mūziku esam īstenībā pilnīgi tā kā salauzāti. Мы как будто связаны узами брака с музыкой Кончели. Сколько лет уже прошло? Идет второй десяток. У нас очень много аранжировок, которые по большей части создал Раймонд. Он создал основу, а мы, Оскар и я на перкуссии, подключились. Mēs ar perkusijām esam pieslēgušies klāt. Tur ir tik daudz fantastisku melodisku motīvu tēmu, kas... У него так много фантастически мелодических тем, которые развивают воображение, открывают дверь на то, что хочется сказать. Как сам Кончели сказал, это моя музыка, я ее написал, но она должна звучать дальше, и у нее должен быть свой путь, а не оставаться все, как я задумал. Мы от него не слышали критику в наш адрес. Он обычно всегда говорит прямо, если ему что-то не нравится. Он сказал, что не представлял такого, как звучит наше трио, и написал нам слова благодарности. Он сказал: «Так мою музыку еще никто не играл». В киномузыке Гио Кончели голос всегда играл особую роль, поэтому Айгарсу Мэри было важно сохранить этот элемент в концертной программе. Вокальные партии исполнила Айя Виталине. Для нее это стало настоящим вызовом, ведь материал пришлось выучить на грузинском языке. Cik es esmu bijis Grūzijā, esmu kaut ko dzirdējis, protams, kā cilvēki runā, bet es nekad nebiju domājis, ka es... Я была в Грузии и слышала, как там разговаривают, но я даже представить не могла, что когда-то буду петь на этом языке. Там совсем другое написание слов. Сначала я думала, с чего мне вообще начать, а потом начался процесс, и язык открылся для меня. Очень мелодичный и красивый, очень легко на нем петь. Tomēr tas latviečs laikam nav īsti tāds. Все-таки мы, латыши, не совсем такие серые, тихие и спокойные. Где-то внутри у нас есть искра. И эта музыка умеет это раскрыть. Интровертность латышей через музыку, ритм и мелодию. Kāda arī melodija un melodismu. Ведущая концерта Лена Яковлева не только объявляла музыкантов, но и делилась увлекательными историями из жизни композиторов, знакомя слушателей с их биографией. В концерте также приняли участие аккордеонистка Инита Абалыня, пианистка Зана Волберга, виолончелист Петерис Озолинч и Венспилский камерный оркестр. В Огре прошел Балтийский чемпионат по фрисби, в котором успешно выступили венспилские спортсмены. В соревнованиях приняли участие 8 мужских и 8 женских команд из Литвы, Эстонии, Латвии и Украины. В мужском дивизионе в первый день соревнований команды провели групповые матчи. Венспилчане одержали 2 победы и потерпели 1 поражение, завершив групповой этап на 2-м месте. В четвертьфинале венспилский клуб одержал победу над эстонской командой Тарту Турбуленце, но в полуфинале уступил Саласпилсу. В матче за 3-е место венспилский фрисби-клуб встретился с украинской командой NXT. Игра завершилась со счетом 12-10 в пользу венспилской команды, которая стала бронзовым призером чемпионата. Чемпионом Балтии стала команда Саласпилса Wild Things, которая в финале обыграла литовскую Shooting Stars. В женском дивизионе команда венспилского фрисби-клуба заняла 7-е место. Чемпионом в женской конкуренции стала эстонская команда. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Внимание, родители будущих первоклассников! С 1 апреля начинается прием заявлений в 1 класс. Чтобы помочь сделать выбор учебного заведения для вашего ребенка, школы Венспилса приглашают на Дни открытых дверей. 20 марта в 1-й основной школе и 4-й средней школе. 22 марта во 2-й основной школе. А 27 марта встреча будущих первоклассников основной школы Кришиниса Валдемарса пройдет в Парвинской библиотеке. Время мероприятий указано на экране.
Sveicināti laiks raidījumam, skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gēgere. Vakar kļuva zināms, ka slimnīcā miris vadītājs, kurš izraisīja traģisko avāriju uz Ventspils šosejas, kas notika 10. janvārī. Par vadītāju nāvi slimnīca informēja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkni. Krimināla procesa ietveros viņam netika piešķirts nekāds status, jo vīrietis ilgstoši atradās komā un policija nepaspēja viņu nopratināt. Atgādinām, ka traģiskā avārija notika 10. janvārī. Mikroautobus ar bērniem un 2 diriģentēm devās no Ventspils uz Daugavpili uz konkursu. Vadītājs veica nepārdomātu apdzīšanu un sadurās ar pretim braucošu kravas automašīnu. Pēc tam mikroautobus atsitās pret citu kravas automašīnu un nobrauca no ceļa. Negadījumā gāja bojā diriģente Anitra Niedre un vēlāk slimnīca mira arī skolniece Ketrina Raina Kušnere. Slimnīcā joprojām atrodas vēl viens bērns, kurš cieta avārijā un guva smagas traumas. Izmeklēšana šajā lietā turpinās, ir nozīmēts vairākas ekspertīzes. Vadītāja nāve visticamāk nozīmē, ka krimināla process tiks izbeigts. Fiziskās aktivitātes stiprina bērnu imunitāti, uzlabo uzmanību un kognitīvas spējas. Eksperti norāda, ka bērns kļūst izturīgāks. Tās nepieciešams bērniem jau no agrīna vecuma. Piemēram, Kurzemes rehabilitācijas centrā fiziskās sagatavotības nodarbības var apmeklēt mazuļi, sākot no 1,5 gada vecuma. Atņem vienu kāju. Otru. Abas. Labais. Sintija Tīruma ir Kurzemes rehabilitācijas centra speciāliste, kura iegulda sirdi un dvēseli bērnu fiziskajā audzināšanā. Viņa vada grupu nodarbības bērniem, sākot jau no 1,5 gada vecuma. Bērniem tas ir vairāk izklaides. Bērniem es palīdzu vairāk iemīlēt sportu kā tādu, un pieaugušiem jau tas viss ir nopietnāk. Mēs attīstam dažādas fiziskās īpašības, bet bērniem galvenokārt tā ir koordinācija un līdzsvars. Sintijas galvenais uzdevums ir palīdzēt bērniem attīstīt spēku, ātrumu, izturību, veiklību, lokanību un koordināciju. Grupas nodarbības tiek plānotas atbilstoši bērnu vecumam, un tās ir sadalītas pa grupām - 1,5 līdz 2 gadi, 3 līdz 5, 6 līdz 9 un 10 līdz 13 gadi. Jaunākajā grupā nodarbības apmeklē 5 bērni, un viņus uzrauga tikai treneris. Vecāki var atpūsties. Ar 5 bērniem ir diezgan droši, jo tad es visus varu pārredzēt, nokontrolēt, un tad līdz ar to arī sanāk, ka mazāk traumas gūst. Papakšu. Labais, urā! Nodarbības bērniem norit spēļu veidā, kā iesildīšanos maziem tiek piedāvāts pašiem izveidot trasi, kur viņi pēc tam pārvarēs. Tajā ir iekļauti līdzsvara un koordinācijas elementi. Tur, kur mēs rāpāmies pāri tam Pikleres trīsstūrim, kur bija ar tām trepītēm, tas atkal vairāk koordinācija, un viņi arī pārvar savas bailes, jo bieži vien bērni negrib rāpties virsū, jo viņiem ir bail. Un tad es mēģinu viņus mudināt uz to, lai viņi dara tādas lietas, no kā viņiem ir bail, un pēc tam līdz ar to tad viņi arī drošāk pēc tam citās nodarbībās jūtās. Fiziskās aktivitātes stimulē vispārējo attīstību bērniem. Tas ir ļoti būtisks faktors tieši pirmsskolas vecumā. Pēc tam jau lielākiem bērniem tas ir principā jau kaut ko uzlabot vai pavadīt brīvo laiku, piemēram, ja ir mazkustīgs dzīvesveids mājās, bet tādiem maziņiem tas ļoti veicina attīstību. Uzlabo smadzeņu darbību. Ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Tā kā ar fiziskajām aktivitātēm noteikti ir jānodarbojas. Un cilvēks arī ir būvēts, lai kustētos. Un par to mums nevajag aizmirst. Fiziskās aktivitātes veicina bērnu muskulatūras attīstību, mazina muskuļu disbalansu, uzlabo sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas sistēmas darbību. Turklāt regulāras fiziskās nodarbības stiprina imunitāti, nomierina nervu sistēmu un mazina stresu. Vecāki var pieteikt savu bērnu grupu nodarbībām Kurzemes rehabilitācijas centrā. Turpinājumā kultūras ziņas. Koncertzālē Latvija notika kino mūzikas vakars. Ventspils kamerorķestra diriģents un mākslinieckais vadītājs Aigars Merī izveidoja koncertu, kas veltīts 2 izciliem autoriem – igauņu komponistam Arvo Pērtam un grūzīnu komponistam Giem Kančelli. Abiem māksliniekiem šogad atzīmēs 90 gadu jubilejas. Viņu muzikālais mantojums turpina iedvesmot klausītājus visā pasaulē.
Abi komponisti pieder pie jaunas vienkāršības muzikālā virziena, kur katra skaņa ir piepildīta ar īpašu nozīmi un klusums kļūst par daļu no muzikālās valodas. Klusuma iesaistīšana mūzikā, klusums kā ļoti svarīga atskaņojuma sastāvdaļa, kā ļoti svarīga tieši mūzikas sastāvdaļa. Jā, un arī šis te minimālisms, bet tas īstenībā ir arī šis te jaunās vienkāršības būtiska un nozīmīga daļa. Atrast Arvo Pērta notis izrādījās sarežģīts uzdevums, taču arhīvā izdevās iegūt viņa rokraksta manuskriptus. Diriģentam to izpēte bija aizraujoša un patiesi vērtīga pieredze. Tas, kad es dabūju tos manuskriptus, tas ir, protams, lieliski, bet cik manuskriptu tur palika neaiztikti. Un tur jau, bet man vienkārši atklāt sakot, beigās tas bija laika trūkums, tos visus manuskriptus ņemt, preparēt, pēc tam viņus pārtaisīt, jo no viņiem tomēr ir jāizveido arī orķestra balsu materiāls. Un ir jāizveido arī kaut kas svītveidīgs, kaut kāds fragmentu apkopojums. Un līdz ar to man ir pilnīgi skaidrs, ka nākamreiz šie fragmenti būs vēl, jo tie manuskripti ir, un viņi joprojām ir neskarti, un tur ir ļoti, ļoti daudz vērtīgas un labas mūzikas, kuru īstenībā neviens nezina. Koncerta otrā daļa bija veltīta grūzīnu komponistam Gieskančeli mūzikai. Viņa darbi ir kļuvuši par neatņēmumu Grūzijas un pasaules kinomākslas vēstures sastāvdaļu. Uz skatuves uzstājās trio Ksilem, Oskars Petrauskis, Rihards Zaļupe un Raimons Petrauskis. Mūziķi, kuri personīgi pazina Kančeli un daudz gadu garumā veltījuši savu karjeru viņa daļradei. Mēs ar Kančeli mūziku esam īstenībā pilnīgi salauzti, jo cik gadus jau? Otrais gadu desmits. Otrais gadu desmits jau, jā, kad mēs tiešām, mums ir ļoti daudz šīs aranžijas, ko lielā mērā jau Raimons ir veidojis sākumā, kā saka, to pamatu, un pēc tam mēs ar Oskars un es ar perkusijām esam pieslēgušies klāt. Tur ir tik daudz fantastisku melodisku motīvu tēmu, kas raisa iztēli, atver patiesībā durvis uz savu sakāmo. Un tas ir tas, kā Kančeli ir teica, ka mana mūzika es esmu uzrakstījis, bet viņai ir jāskan tālāk un jāveido savs ceļš. Nevis tikai tā, kā es gribēju. Viņš arī par to vispriecīgākais bija, ka mēs nesaņēmām kritiku, kāds arī dažkārt Kančeli kungs ir, ja viņam kaut kas nepatīk, viņš pasaka, bet viņš teica, ka viņš nebūtu iztēlojies kaut ko tādu, kā skan mūsu trio, un tāpēc arī viņš atrakstīja mums pateicības vārdus un teica, ka tā man mūzika vēl neviens nav spēlējis līdz šim. Gieskančeli mūzikā balsī vienmēr bija īpaša loma, tāpēc Aigaram Mērī bija svarīgi saglabāt šo elementu koncertu programmā. Vokālās partijas izpildīja Aija Vītoliņa. Viņai tas bija īsts izaicinājums, jo materiāls bija jāapgūst grūzīnu valodā. Tik, cik es esmu bijis Grūzijā, esmu kaut ko dzirdējis, protams, kā cilvēki runā, bet es nekad nebiju domājis, ka es jebkad dziedāšu šajā valodā. Un tur arī cits, protams, ir rakstība pavisam citādāk. Man bija tāds, ka es domāju, no kura galā sāk. Un tad kaut kā notika process, un šī valoda atklājās, un ļoti melodiski, ļoti skaista valoda, un ļoti viegli dziedāt ir šajā valodā. Ļoti tiešām melodiski. Tomēr tas latvietis laikam nav īsti tāds pelēks, kluss un mierīgs. Man liekas, tieši iekšēji kaut kur ir tā dzirkstelīte, un varbūt šī mūzika spēja atvērt to latviešu tādu introvertumu mazliet, caur to mūziku, caur ritmu, caur kaut kādu arī melodiju un melodismu.
Koncertu vadītāja Liena Jakovļeva ne tikai pieteica mūziķus, bet arī dalījās aizraujošos stāstos no komponistu dzīves, iepazīstinot klausītājus ar viņu biogrāfijām. Koncertā piedalījās arī akordioniste Ineta Aboliņa, pianiste Zane Volberga, čellists Peteris Ozoliņš un Ventspils kamerorķestris. Ogrē aizvadīts Baltijas frisbija čempionāts telpās, kurā veiksmīgi startēja Ventspils vīriešu frisbija komanda. Sacensībās piedalījās 8 vīriešu un 8 sieviešu komandas no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Ukrainas. Vīriešu divīzijā pirmajā sacensību dienā komandas aizvadīja grupu spēles. Ventspils komanda izcīnīja 2 uzvaras un piedzīvoja 1 zaudējumu, grupu turnīru noslēdzot 2. vietā. Ceturtdaļfinālā ventspilnieki izcīnīja uzvaru pret Igaunijas komandu Tartu Turbulence, bet pusfinālā ar rezultātu 7-9 piekāpās Salaspils Wild Things komandai. Spēlē par 3. vietu Ventspils frisbija klubs tikās ar Ukrainas NXT, un ventspilnieki izcīnīja uzvaru ar rezultātu 12-10, nodrošinot sev bronzas medaļas. Par Baltijas čempioniem kļuva Salaspils Wild Things, kas finālā uzvarēja Lietuvas Shooting Stars. Sieviešu divīzijā Ventspils frisbija kluba komanda Baltijas čempionātu noslēdza 7. vietā. Par čempioniem kļuva Igaunijas komanda Ultimate Saku. Tas šodienai viss, es jums atvados, tiksimies 4:30 vakarā kanālā RTV. Uzmanību topošo pirmklasnieku vecāki. No 1. aprīļa sākās bērnu reģistrēšana mācībām Ventspils skolu 1. klasēs. Lai palīdzētu izvēlēties izglītības iestādi savam bērnam, Ventspils skolas aicina uz atvērto durvju dienām. 20. martā 1. pamatskolā un 4. vidusskolā, 22. martā 2. pamatskolā un 27. martā topošo pirmklasnieku tikšanās ar Krišjāņa Valdemāra pamatskolu notiks Pārvens bibliotēkā.